Sveiciens visiem! Mani sauc Andris, mēs atrodamies VF kvartālā, un šodien mēs jums pastāstīsim par Bike Station konceptu. Šie ir mani kolēģi Kristaps un Kristaps. Varbūt jūs varat pastāstīt, kas ir Bike Station? Bike Station ir motociklistu un visu motoentuziastu satikšanās vieta. Par to, kas iekšā atradīsies Bike Station, par to pastāstīs Kristaps. Čau! Bike Stationā, protams, atradīsies kafejnīca, moto galerija, mūsu veikals un, protams, moto pasākumu vieta. Andri, kā radās ideja par Bike Station? Ideja radās pavisam vienkārši. Mēs ar kolēģiem, Kristapu un vēl citiem moto entuziastiem braucējiem ik pa laikam braucam moto izbraucienos, un nav tādas konkrētas vietas, kas būtu veltīta tikai moto konceptam. Jā, mēs vēlējāmies radīt tādu vietu, kur var satikties visi moto entuziasti, gan tie, kuri brauc ar močiem, gan tie, kuri tiek vizināti ar močiem, gan tie, kuriem vienkārši patīk motocikli, vai tie, kas sapņo par motocikliem, un arī tie, kuriem patīk garšīgi paēst, baudīt kādu kvalitatīvu pasākumu, kopā atpūsties. Un kur atrast informāciju par Bike Station? Visu informāciju varēs atrast mūsu sociālajos tīklos, Facebookā un Instagramā, ierakstot Bike Station Rīga, kā arī mūsu mājaslapā bikestation.lv. Forši! Kādu informāciju var atrast mājaslapā? Mūsu mājaslapā jūs atradīsiet mūsu kontaktu informāciju, kā arī uzzināsiet, kā kļūt par mūsu biedru jebšu memberu. Super! Ko mēs iegūstam pievienojoties Bike Station komunai? Veidosim visādus foršus pasākumus moto entuziastiem. Kas tai varētu būt? Par to piesakojiet mūsu sociālajos tīklos un uzzināsiet pavisam drīz. Vīri, varbūt jūs varat atklāt kaut ko vairāk par membershipiem? Jā, protams, būs divi dažādi veidi membership, parastais un gold. Jūs saņemsiet ar šiem membershipiem atlaides gan veikalā, gan mūsu kafejnīcā. Protams, būs vēl dažādi labumi, bet pats galvenais ir tas, ka jūs tapsiet par daļu no Bike Station, lai mēs augtu lielāki, stiprāki un redzamāki. Seko mūsu sociālajiem tīkliem, spied like, share un subscribe mūsu YouTube kanālam. Uz drīz tikšanos! Rītas bija!